Labdien! Esmu Voyager kluba īpašnieks un šodien jums pastāstīšu par 2006. gada Stone Go 2.8 CRD dīzelīti. Kas viņš ir pa dīzelīti, apstaigāsim uzreiz uz riņķi, izstāstīšu, ko nozīmē Stone Go. Stone Go, tas nozīmē pilnīgi visi sēdekļi lokās grīdā. Man te bišķiņi ir izmētāts, bet to es parādīšu jums, nodemonstrēšu no otras puses, kā tas viss darās, vai ne? Un apiesim riņķī, krāsa ir ļoti smuka, oriģinālie mopāri slieksnīši viņam stāv virsū, varētu vēl viņus nokrāsot mašīnas krāsā, lai būtu smukāk, un viss izskatītos daudz labāk. LX komplektācija. Ja būtu limited komplektācija, tad aizmugures vāks arī nāktu vaļā automātiski. Pat cik ir LX, aizmugurējais vāks mums ir jātaisa ar roku, bet sānu durvis verās automātiski. Un te no automātiskas ir tikai krieviski sakot zagluška, aiztaisnis, vai kā viņš latviski saucās, nemāku pateikt. Tā, sēdekļis, redziet, jau mums ir ielocīts grīdā, un ļoti ērti tāpatās braukšanas gadījumā mēs viņu paceļam uz augšu tur var galvu balstus pacelt augstāk, ļoti ērti, izskatās viņi plāni, bet īstenībā sēdēt ir ļoti ērti un nekāda vainiņa nav, vai ne? Tāpatās arī var viņu uztaisīt reku vienkārši makšķerēšanas variantu. Tas viss ir ļoti gudri pārdomāts, uzklāj galdu, uzliec vistas, alu, kafiju un sēdi atpūties. Lietus virsū nelīst, vākas ir virsū, vēl viņiem nāk daudziem arī šitāda, kas ir papildus komplektācijā, var pasūtīt vienkārši, lai neredzētu, kas ir bagāžniekā. Šitādu te priekšā aizkariņu, vai ne? Viņš uzlāķējās, viegli aiztaisās, un tad tu arī neredzi, kas ir aizmugures bagāžas nodaļā. Ir vēl arī tādas kastītes, tas gan nav Stone Go, tas ir iepriekšējiem modelīšiem, tā ir ļoti ērta, visu var ko salikt virsū, un kaut kā tā limited versija arī nāk šitanī vietā parktroniki, bet parktronikus tagad ir lēti nopirkt pašam salikt, jo oriģinālie parktroniki, ja gadījumā, kas notiek, ir diezgan padārgi un diezgan dārgi remontējami. Ķīniešus var ielikt pavisam vienkārši. Iesim pie sānu durviņa. Tikko bija līgo, jau palikuši kokteilīši, vai ne? Tas viss pie lietas. Arī priekšējos sēdekļus nodemonstrēšu, kā viņus viegli var savilcīt. Drusciņi traucē, bet redzi, mēs paceļam augšā un sēdekļu ievietojam iekšā. Noliekam mēs no sākuma muguriņu, pēc tam paraujam aiz ņepiņas un recikluņš smaki mums ielokās iekšā, jo vēl priekšējo sēdekļu mēs pabīdam uz priekšu. Beidzot es viņu dabūju grīdā iekšā. Redzīt, un te arī izliekam virsū tepiķīti, paliek smuka taisna grīdiņa. Drusciņi piepūlīt ir vajadzīga. Katrā ziņā labi ir tas, kad nav jāmeklē vieta priekš sēdekļiem, kur izcelt vajadzības gadījumā ieloki grīdā un vajadzības gadījumā izņem ārā. Vienīgais, ja mašīna ir benzīna, tad Stone Go ir tāds variants, kad nav kur ielikt gāzes balonu, jo riepas ir rezerves ritenis, viņam ir ļoti plāniņš un atrodas tieši pa vidu apakšā. Tur var ielikt balonu iekšā, kas ir apmēram 30 litrīgais. Un tad jau jāskatās nevis, ka tev jāpildās, bet kur ir benzīna tanks, tur arī pildies, jo kur diez nākamais. Tad daudzi liek iekšā šitajās pašās kastēs, kur nāk sēdekļi. Un tad atkal pazūd Stone Go jēga. Tas ir gan benzīna mašīnām dīzelītiem, tas ir ļoti viss elementāri un labi. Un katrā ziņā arī daudzi vienkārši, kad vajag kaut ko vest un ir apakšā balons, arī nav grūti uz 4 skrūvēm to sēdeklīt izskrūvēt ārā, bet tas viss ir vajadzīgs, viss ir darbs, piespiežot podziņu, LX variantā durvis pašas aizvarās ciet, vai ne, ādas saloniņš,
tādā ziņā viss ir smuki un skaisti. Attaisīšu motora pārsegu, lai parādītu. Redziet, 2006. gadam jau arī priekšiņa mums nāk lukturīši, jau ar iedobumiņiem, tāda smukāka, lielāka reste, limitedam vēl te nāk niķelaitas strīpiņas virsū, tāda, nu kā jau limites ir skaistāks. Bet no LX-am es arī uzskatu, kad ir ļoti smuka jau tā priekša Eiropas lukturi, tuvie tālie ir atsevišķi. Tādā ziņā amerikāņu versija ir viens tuvais ar tāliem kopā, vai ne? Bet gaisma ir laba kā vienam, tā otram. Un redz, kur nāk vēl Eiropas variantiem, pārsvarā pilnākām komplektācijām, arī lukturu apmazgātāji, kas šeit tad ir tīri vai noderīgi. Attaisīšu motoru pārsegu, attaisot redzam jaunu akumulātoru baterija varta, kaut vai viņiem oriģināli nāk litija baterijas vai ne. Bet nekāda vainiņa, šitā baterija, viņa tāpatās ir diezgan pietiekoša. Iebrauksim servīzā, noņemšu noteikti vāku, lai jums parādītu visu pārējo. Viss te ir par elementārāko logu mazgātājs, eļļiņu pieliet, eļļiņu pārbaudīt un tosola pārbaudes, un te aizmugurē, kur vēl ir ātrumkārbai šupiņš. Šitam modelītim vēl nāk šups, jaunajam modelītim vairāk. Šupa nav bremžeļiņa, drošinātāji, visi, kas te ir, tas arī viss ir, un vairāk mums arī drošinātāju nav. Un gaisa filtriņš arī viegli nomaināms, obligāti arī viņam jāpievērš uzmanība salona filtram, jo salona filtrs, ka ciet, viņam lielāka slodze, un līdz ar to dedzina kopā motoru, tā kā to arī noteikti vienmēr pievēršat uzmanību. Lampiņu, lai nomainītu, šeit arī nav no otras puses, pat ir jāmēģina tik klāt, ir vienkārši uz 3 skrūvītes jāizskrūvē un jāizņem viss lukturs ārā un ērti nomainīt lampiņu gan tuvajam, gan tālajam lukturītim un atkal ievietot iekšā, saskrūvēt un viss ir kārtībā. Pamēģināsim, ko viņš mums dara gaitā un kā viņš brauc pa šoseņu, pa dubļu ceļiem, grantceļiem, sēdīsimies un brauksim kādu līkumu. Esam apsēdušies saloniņā, un kā jau parasti jums stāstīju, uzreiz pievēršiet uzmanību pie, kas mums iedegās uz tabulas. Kādas lampiņas, eļļas, spiediena lampiņa, lai būtu airbaga lampiņa vai ne, bremžu eļļas spiediena, obligāti check engine lampiņa, motora kļūdiņa, lai mēs redzam, ka uzreiz ir kāda kļūdiņa. Tas pats arī ar akumulātora lādēšanu, un lai visa tabula mums degtu, vai ne. Šitā strīpiņa ir nozīmē, kad ir visiem gandrīz dīzeļiem ir autonomā apkure, vai ne, kas ātrāk palīdz viņam uzsilt ziemā, vai ne. Un tā ir jāpievērš arī uzmanība, lai viņi strādā, lai viņi izslēdzās, jo ir diezgan problemātiski ar termostatiem. Bet, termostati katrā ziņā vairāk nemaksā 100 latu, tie arī ir dabonami pa kaut kādiem 30 latiem nomainīt, gan ir problemātiski. Ir arī alternatīva ielikt papildus termostatu, tas ir arī ļoti vienkārši izdarāms. Tad mums šitam modelītim ir kruīz kontrolīte, vai ne, kas arī stūres lifts, klimata kontroli, dīzeļiem parasvarā nāk divu joslu gan pasažierim, gan šoferim. Uz aizmuguri reti kad, bet īstenībā siltumu pietiek vienmēr aizmugurē nav jādomā, jo es savam Tom Country nekad mūžā vēl neesmu izmantojis, lai būtu siltāk aizmugurēju apkuri, jo no priekšas viņam sasilda ļoti, ļoti labi uzliec tikai vajadzīgo temperatūriņu un viss pa smuko notiekās. Mēģināsim laist tāpat augstam motoriņam vienmēr kvelsvecītes vai ne, un viņš pielic burvīgi. Dīzelīša skaņa ir tāda, kā jau Common Rail dīzelim vai ne, viņš rūc kā dīzelīts un diezgan tā smalki un labi, un protams, ka patīkami. Automāta kārbiņi, tāpat jūs arī kā citi gāzējot, viņi grib izbaudīt vai ne, atlaižot bremzītis, protams, viņai ir jāsāk ripot ir uz priekšu vai ne, un ja viņa pārslēdzās bez nekādiem knifiem, niķiem, es domāju, ka viss ir
ar viņu ok, un apstīties višķiņu uz šupu, lai tā eļļa būtu tīra un dzidra, un tā kārbiņa jums ies un ies un ies un ies. Šitā ātrumkārba ne ar ko neatšķirās no benzīna dzinēja ātrumkārba. Viņi 4-kāpju automāts. Uztaisīt ir ļoti gudri, ja jūs vēl kādreiz viņai pa laikam nomainīsiet eļļiņu, domāju, ka brauksiet jūs bez bēdas, jo kārbas viņas ir stipras dzesēšanas, šitiem modeļiem kārbu dzesēšanas radiators jau diezgan liels, kas viņi labi dzesē un diezgan izturīgas. Tā kā, protams, ka problēmas mēdz būt ar visu un visādi gadījumi arī ir bijuši, bet es uzskatu, ka modelīts ir ļoti labs un brauksim uz šosejas, lai mēs izmēģinātu, ko viņš mums dara gaitā. Noskrējiens šitien uz spidometru 185, bet kāds tur varētu būt īstais vai ne. Cēliens un aizmugurē mašīnīt iespīdīšu, bet es nepaspēju, bet viņu man laiž. Ir ļoti labs, es pat neteiktu, ka viņš ir sliktāks kā 3.8 benzīna dzinējiem. Ja viss ir kārtībā, turbīniņa ļoti ātri, viņš uzņem ātrumiņu, patēriņš šitādam modelītim braucot, var it kā iekļauties 8 litri, citi gan saka, ka viņi pat taisnu šoseju var 7 iekļauties. Es personīgi uz Čehiju braucot, zem 9 nedabūju patēriņu. Bet tur arī kalni, tas un ziema, lai tā būtu. Protams, arī vibrāciju var pieteikt, jo 2006. gads, tomēr 6 gadi ar to mašīnīti arī viss var būt, arī šitādiem modelīšiem bieži ir ārējās granātas bijušas beigtas, bet viss tas nav dārgs un arī ārējā granāta ir vienādas ar benzīna dzinējiem, vai ne? Tā kā var viņi nopirkt 30 latu robežās, es domāju, ka tas ir Voyagerī ļoti pieņemama cena. Pievēršiet arī uzmanību, lai klimata kontroli jums strādātu, jo daudziem Voyagerīšiem citiem saka jāpiepilda freons, bet ja viss ir kārtībā pa lielam, tur nekādu freonu nevajag viņam papildināt un pielaist. Protams, ja ir sistēmā kāds caurumi un ir noplūde, tad arī freoniņš mums šatad ir jāielī. Pie luksofora pamēģināšu iespiest drusciņu vairāk grīdā, lai apstīties, kā viņš mums no vietas paņem un kā kārbiņa mums pārslēdzās. Zaļais. Apsties pilnīgi viņš gandrīz nospolē. Tahometriņš aiziet līdz 4, viņš aiziet 2, 3. Mums jau ir momentāli 80, tūlīt būs 100. Vibrācijas pilnīgi nekādas. 120. Es jau palaidu gāzi vaļā, jo deg sarkanais. Mums bremžu diski var redzēt. Bremzējo drusciņi atdod uz stūri, tā kā jārēķinās, ka bremžu diski mums te būs jāmaina. Agri vai vēlu. Iebraukšu apgriezīšos vēl te. Pabrauksim vēl mazu gabaliņu pa šoseiņu. Bet vadās ļoti patīkami. Drusciņ tā dīzelīša skaņa, citam gan liekas viņa ļoti mīļa un patīkama, bet katrā ziņā benzīna dzinējiem tādu skaņu pat nekad īpaši vispār nejūti, vai ne? Brauc un viss tā liekas pat ļoti labi. Ko vēl varētu piebilst pie šitā modelīša? Daudzi saka, ka tas esot Mercedesa motors. Man tas Voyagers ir Mercedesa motors. Tas ir viss muļķības. Viņš tāpat ir itāļu motors, VM motors. Bet šitam nav vairs 4 galvas, kā 99. no 96. līdz 2000. gada tam modelītam. Šitam ir viena liela galva. Un it kā ar galvām arī problēmas viņiem nekādas nav. Motors īstenībā ir stiprs. Ja jūs vēl taisiet visus apkopus, es domāju, ka viņš varētu arī visu miljoniņu nokalpot un nekādas problēmas nebūtu. Protams, esam saskārušies ar to, ka šitādam motoram ir jau izdiluši rokeri un sadalas velves, vai ne? Nodilušas nācās mainīt, bet es domāju, ka tā ir tīri saimnieka vaina un nolaidība, kad eļļas nav mainītas un nobraukts varbūt. Un kad eļļa ir arī veca, noteikti noiet bez līmeņa un tikai tā ir radījušies tā problēma. Bet pa lielam
arī motora sprauslas, vai ne? Tie jauna sprausla, viena maksā pāri 200, bet viņas Rīgā diezgan labi restaurē, tā kā tas ir 90 latu robežās, bet arī šitiem 2.8 CRD dīzeļiem sprauslas neko neatšķirās no 2.5, bet problēmas jau nav tikai tāpēc, ka jau viņiem stāv cits degvielas filtrs, kurš vairāk, labāk filtrē degvielu, un līdz ar to 2.8 modelīšiem vairāk tām sprauslām tādas problēmas mums nav dzirdamas kā 2.5 motoriņiem. Līdz sevišķi pirmajiem, otrajiem gadiem, kur bija pavisam maziņš degvielas filtrs, kā teica, ka viņš pat, ja aiziet ciet, sāk laist cauri netīrumus. Tas ir pilnīgi sviests, protams, kad kārtīgs saimnieks varbūt uzliks vēl papildus degvielas filtru, kas arī neiet pa ļaunu, vai ne, un tad jau jūs zināt, ka problēmiņas jums nebūs. Tagad mēs pabrauksim pa gruntas ceļiem, lai apskatītos, kā viņam ir graboņi, kā viņš uzvedās uz ceļa, un kaut ko tā es jums apmēram izstāstīšu, kas ar viņu notiekās. Redziet, automātiski tāpat tās 110 braucot, tomēr pāri 2 ir, vai ne, uz tahometra. Bet tas ir ļoti pieņemams viņam ātrumu, viņš nogriezīšos nost, Ikšķelē iebraukuši uz riņķīti, uztaisīs ļoti smuks riņķīts, palaidīsim jauno golfiņu garām, pasāds tas ir golfs. Cik smuks, pabraukāsim, kā Igaunijā rakstīts ne vairāk par 3 reizītēm. Smuks suns. Visi un brauksim mēs uz grunts ceļu patestēt mūsu mašīnīti, kā tad viņa mums iet pa grunts ceļiem. Kaut vai es jau varu uzreiz pateikt, ka grunts ceļā mašīnīti stāv uz ceļa ļoti, ļoti labi un pabrauc ar šitādu diezgan gana un daudz ērtāk var justies nekā kaut kādu vieglo mašīnīti un ļoti, ļoti ērti. Kaut vai mūsu asfalts pārset visus gruntceļus. Tādā ziņā viss ir ļoti, ļoti smuki. Brauksim pie pa lielākām bedriem, ko viņš mums dara par šitādām, bet viss ir pa skaistu. Visa amortizācija šūpojies un priecājies. Voyagerim arī klīrens ir diezgan augsts un tāda problēma arī viņam kādu nav. Brauksim pa dzelzceļa maliņu, pa visādiem makliņiem, pa visu. Cik smuki viņš mums tevis izpildās. Šūpoties šūpojās, kā jau liela mašīnīte, bet domāju, ka braukšu atpakaļ uz labāku grunts ceļa, kur mēs varam uzņemt ātrumiņu un pastīties, kā viņš mums iet. Šitāds ceļš, redz, kā smuki bedrītes ir aizbērta, viss kā nākās. Bet neko, viņš visam pāriet pāri pa smuku, ka lēnītēm gāzi dot kārbiņa vispār pārsteidzās ļoti, ļoti smuki. Ja jūtat, ka kaut kādi sitieni vai raustās, noteikti vediet pārbaudīt, pieslēdziet pie kompjūtera, apskatāties. Jo Voyagerītim šitiem modelīšiem ir arī tā, ka tu eļļu nomaini, kad kādu brīdi viņa var ar sitienu pārsteigties. Agri vai vēl viņam jānostājās vietā. Putekļu jūra aizmūvēs un viņš uz spidometru pagriezienā ieiesim ar tādu straujāku žestu, cik spēks vienkārši. Nav vārdam runas. Voyagers tādā ziņā gribi brauc ātri, gribi brauc ar paldiņu. Domāju, tas vairāk komentēs. Salonā arī, ja visas gumijas normāli salonā, nekādiem putekļiem mums nevajadzētu nākt iekšā. Priekš tam ir arī tāda podziņa cirkulācija pa salonu, vai ne? Lai mums tagad nav savi putekļi jāķer apakšā mašīnā, tad vienmēr putekļainā ceļā vai ja kaut kādas smakas ir, iespiežiet, lai caur ventilātoru nenāktu putekļi jums iekšā. Varam atraukt dot gāzīti. Galvenais, lai kāds kombēns nenāk pretī. Tad vajadzēs arī krūmus paķert līdzi. Alvija mašīnas jau
nekā nebaidās. Mums viens Volkswagen, viņš nāk arī pretī. Skaisti samainījāmies, viss tā kā vajadzīgs. Līdz 450, tā kā no 100 nometra nost. Un pa asfaltiņu mūsu mašīnīte rūtas tā kā bitīgi. Nekāda problēmiņa nav. Jā, kas patiešām ir dīzeļa fans, es domāju, ka arī šitādu mašīnīti nopērkot, viņš neko nezaudēs, jo tā kā nekā Commander Rail jau nāk visi jaunie modelīši, un no tā mums ir neizbeigta. No manas testēšanas jau degvielas patēriņš ir uzkāpis 8,9 vai ne? Un es domāju, ka mēs varam lēnā garā droši braukt, palaidīsim mašīnīti garām. Jo ar Voyagerīti nevajag neskriet nekur, viņai patīkama mašīnīti pabraukt tāpatās ar atpūtu. Reku ceļa policisti jau vēl pārbrauksim pāri, apsties, cik maigi pāriet. Voyagerītim viss ir pa vienkāršu, vajag tikai attaisīt mums pelnu trauku, ielikt kafīņu, kur jau šokolādi parasti normāliem Voyageriem stāv pelntraukā, aizpīpēt cigāriņu un domāt par dienas darbiņiem, kas viss ir plānojams, un apskatīties ārā gan uz smukām meitenēm, gan uz smukām mājām, uz Meindru, uz spā centru, kur jau Voyagerīti cilvēciņi atpūšās spā centrā. Tāda zolīga tauta ar Voyagerīšiem brauc vienmēr. Vēl vienam guļošam policistam pārbrauksim pāri, es pat centīšos nepatremzēt tā, visu pāriet, viņš ļoti, ļoti jauki. Pacelšu jums to mašīnīti augšā un izstāstīšu visu sīkumos, lai jūs zinātu, ar ko pie iegādes vajag rēķināties, kam pievērst uzmanību, un lai nenopirktu, kā filmā rādīts, kaķi maisā, lai būtu viss pa skaisto. Braucamies arī uz servīziņu iekšā. Es Voyager servīziņā attaisīšu jums motora pārsegu un sākšu ar to visu izstāstīšu, kas notiekās šitam modelītim 2.8 CRD zem motora pārsega. Noskrūvēšu uzreiz plasmasa vāku, uzlikšu baltus cimdiņus, tā lai zolīdāk izskatās un rokas nesmērē. Atskrūvēšu vaļā un noņemšu nost vāku. Vāks mums ir noskrūvēts, noņemšu arī klusinātāja perlonu, lai jūs visu varētu aplūkot, kas darās te. Kur mums ir tā pati jaunā jau Commander Rail iekārta, tas skaitās dīzeļa iešprice. Zem liela spiediena tiek padota degviela bez forkameriem pa taisno uz cilindru. Sistēma ir ļoti laba, līdz ar to tas motoriņš mums ir klusāks, daudz jaudīgāks un daudz labāks. Vienīgais tas, ko nav vēlams liet iekšā sliktu degvielu. Protams, pie tā visa piestrādājiet, ja jums gluži nāk kreisā degviela, ieliet kādā mucā, lai nosēžās un tad izfiltrējiet un lejiet tādu degvielu iekšā, galvenais, lai nebūtu gruži. Un papildus arī pa ļaunu nenākt uzlikt kādu degvielas filtru. Bieži vien sanāk arī, ka šitās te pie kaut kādiem remontiem saplīste ir tādi kā plasmas ieliknīši, kas nāk sprauslās, ka kādreiz arī viņam noplīst kāds gals un sulo un tad smirt pēc dīzeļa, bet ja viņus neaiztiek paši no sevīm, viņi nekad neplīst un viss ir kārtībā. Protams, kad jūs arī pie darbojoša motora, kad viņš ir uzsilis 90 grādos, tāpat kā es iepriekšējiem dīzeļiem, gan benzīna mašīnām, obligāti pārbaudīju šito dzesēšanas trubu, viņai viegli jābūt saspiežamai. Protams, kad ja 90 grādi nāk un vēl ventilators nav ieslēdzies, nebūs viņa tāda galīgi mīksta, bet galvenais, lai viņa nav akmens cieta.
tad zinat, ka jums ar galvu arī viss ir kārtībā, nevis jums ar galvu, bet motoru galvu, viss ir kārtībā un problēmas jums nekādas nebūs. Protams, obligāti vajadzība šitiem CRD motoriem nāk zobsiksna. Un motors šitais ir identisks ar 2.5 CRD, tā kā 2.8 labāks, 2.5 ir labāks, citi spriež. Tas viss ir muļķības. Motors ir identisks, pilnīgi atšķirās virsmu diametrs, atšķirās druscīt locinas gājiens, bet viss pa lielam ir viens un tas pats zobsiksna, ūdensūknis, visi ruļļi, viss ir tas pats, kas 2.5. Es pat zinu cilvēku, kas ir ielicis savā laikā 2.5 motoru, 2.8 dīzelītim un brauc, un īstenībā pa lielam pat neviens viņam to nevar pateikt, ka tas ir 2.5 motors. Protams, kad starpība gan jau ir, bet nekādas servīza kļūdas nedeg, un viss viņam iet, un es jau zinu, ka viņš gadus 2, ja ne visus 3 jau brauc stabili ar to motoru. Tā kā motors, es teiktu, ir pilnīgi identisks. Protams, atšķirās kaut kāds ieejas temperatūras devējs, kaut kur citur stāv, tas viss arī pēc gadiem atšķirās. 5. gadam tā, 6. tā, 7. varbūt vēl kaut kas ir, bet lielos vilcienos viss ir pilnīgi vienāds. Ģenerators. Šitās arī, ja kādreiz jūs jūtat tādu un parasti ir pirmais tāda parādība, te jau var redzēt, ka tā muftiņa ir vienreiz mainīta, jauna uzlikta. Ja viņš tāds brungans un te pelēcīgs paliek un tāda skaņa, tad zinat, ka ģeneratoru muftiņa jums ir jāmaina. To var dīzelim it sevišķi ļoti viegli nomainīt, pat nav jāņem nost ģenerators, noņemt visu filtra kaste nost. Un ar pistoli var atšaut vaļā un uzlikt jauno muftiņu. Tagad viņas arī ir pieejamas analogi, nav oriģinālās jāpērk, oriģinālā maksā 80 latiem, vai ne, bet analogu var nopirkt stipri lētāk. Un savu funkciju viņa veids, es domāju, ir sliktākā oriģinālā. Ko vēl gribu piebilst? Ūdensūkni pie pirmās zobsiksnu maiņas noteikti nevajadzētu mainīt, bet jebkurā gadījumā viņu izgriežat un pārbaudiet, vai nav nekādas liekas skaņas. Ja viss ar skaņām ir normāli, nekas nav aizdomīgs, lai paliek tas ūdensūknis, jo VM motoriem tas ūdensūknis kalpo ļoti ilgi, ja viņš ir oriģinālais VM. Arī, ja jūs mainat, tad es arī ieteiktu pirkt to VM, ja VM maksā kaut kas, viņš ir dārgs, pieņemsim ap 100 latiem, tad analogu var nopirkt par kaut kādiem 50 vai 40 pat latiem, bet darbs ir ļoti liels, lai nomainītu ūdensūkni, tad labāk uzreiz nolikt VM, un ja viņš savus 300-400 tūkstoši gājis, tad jūs zinat, ka oriģinālais jums ies vēlreiz tikpat tā ilgi, un nekādas liekas problēmas jums nesagādās. Vēl šitam motoriņam ir 16 vārsti, vai ne? Un tāpat tās ir rokerīši ar tādām kā ar gultnīšiem, vai ne? Arī, ja motoram eļļu nemaina vai sliktas eļļas, vai ko jums bijuši gadījumi sastapis, kad tie rokeri ir tā nodiluši, kad viņi pilnīgi vairs negriežās, un cits jau ir izjucis, un jau sadalas vēlvē ir vārsts, pilnīgi izdzīti robi, vai ne? Bet īstenībā pa savu dzīvi tas man vienreiz tikai tā ir gadījies, vai ne? Es nezinu, kas ar to motoru bija darīts, kaut vai noskaņojums viņam arī nebija liels, varbūt kaut kāds rūpnīcas defekts, bet fakts bija tāds, ka mainīt vajadzēja, vai ne? Bet tā slikti neko nevaru pieteikt. Protams, viss ir no eksploatācijas atkarīgs, kas iepriekš braucis, kā viņu lietojas, cik reizes apkopus mainījis, vai motoriņu pacildījis. Tomēr ziemā nevar uzreiz likt draivā un gāzu grīdā. Vajag viņam kādu minūtīti pasilt, lai eļļa iziet cauri starp visiem kanāliem, lai viss ir pa skaistu. Vienmēr apstieties, lai būtu tosola līmenis. Šitam modelītim radiatorā nav atsevišķa korķa, tā kā benzīna dzinējiem. Viss regulējās, viss tosola līmeņi tikai bačukā. Cits man prasa, kā atgaisot, viņam nav jāatgaiso. Ja jūs tosolu mainat, pieliet līmeni, uzsildat, ieslēdzat pečku uz pilnu, lai nāk visi karstie. Pēc tam vēl nākošā rītā pārbaudat, lai ir līmenīts un ziniet, ka ja viss ar visām galvām kārtībā, ar visām trubām, viņš atgaisojās pats ļoti labi un ātri un nekādu problēmu nav. Arī gaisa filtrs noteikti patēriņam ietekmē, gaisa filtriņam viegli. Tik klāt 3 klipsīši jūs viņu noņemat un nekādu
problēma nav. Drošinātājs, ja jums kādreiz kaut kas pazūd, visi drošinātāji, kas ir, atrodās šitien te tikai, vai ne, citur drošinātāji nav, ne zem paneļa, nekur, kaut kas arī viņam ir uz pusautomātiem, noņemot klemmi, pēc brītiņa pats parādās atpakaļ, ja tā viņš nereagās. Pēc korozijas šitās mašīnītes, pats vājākais tas ir kaputs, vai ne? Es nezinu, kāpēc viņiem tie kaputi, vai ne? Es saprotu, ķīniešu kaputs. Citreiz ir tāds, ka tie sarūsēja jebkura detaļa. Kaputs pāns, viņš sarūsē gada laikā. Bet oriģinālās detaļas parasti ļoti ilgi kalpo, un Voyagerītes īstenībā nav nekas slims tās pret rūsēšanu. Vēl ko varētu piebilst par šitam motoram eļu, jūs ar pats varat nomainīt apakšā. Viņam nāk kartere tāds kā aizsargs, vai ne, to arī var noskrūvēt. Bieži pa bedrēm viņu var noplēst, viņš tāds uztaisīts ļurmīgs, visāds. Var arī Voyager klubiņā iegādāties lielo panniņu, kur aizsedz arī visas siksnes, visu, un tad jūs zinat, kad varat braukt pa celmiem. Es domāju, ka zem kaputa es pat jums te vairāk neko daudz neizstāstīšu. Ar stūris pastiprinātājiem nav viņa vājā vieta, viņi iet uz goda. Nekad, pat var teikt, vienreiz kaut kad esam kaut ko mainījuši, tas man liekas kļūdas pēc. Stūris, reikas, tas ir tā kā visiem modelīšiem, vai ne, ir nācies diezgan daudz remontēt. Visi ruļi, tas ir viss tā kā visām ierastām mašīnām, viss ir kārtībā. Nekas tāds baigi defektējnais nav uztaisīts, es domāju, ka šitam modelītim pilnīgi viss ir kārtībā. Es pacelšu augšā un noiesim caur visiem gultņiem, visu apakšīnu jums parādīšu, ko jums vajag rēķināties un ko vajag darīt. Tā, esmu pacēlis līdz pusītiem, lai izgriestu ritiņīšus. Protams, es būtu kaut kādas skaņas dzirdējis jau braucot, ja būtu kāda gultnīša vaina, tā kā esmu 100% pārliecināts, ka pilnīgi nekāda vaina nav, un pēc ritošās arī izskatās, ka nekas pilnīgi negrad, viss smuki griežās, kalpas smuki ir atlaistas, bremžu kluča, teikšu latviski, nevis kā latkas. Tad bišķiņ bremžu klucītes uztrīķē, luftīte nav ne mazākā, ļoti smuki viss griežās, oriģināli dubļu sargi, visdubļi ir uzlikti. Aizmugurītē arī. Protams, ja gultnis būtu, uzreiz būtu tāda skaņiņa, jūs to uzreiz visu dzirdē. Un priekšējā vēl izgriezīšu. Smuki šņāts tikai starp bremžu klučiem drusci. Tas ir stūris iekārtā, maz tāds, bet tas pilnīgi mums ko neiespaido. Vēl vājā vieta viņam arī ir atbalsta gultnīši, silti neieteiktu pirkt kaut kādus analogos. Viņi nav tik dārgi, tad pašā Kraistara centrā viņi maksā 18 latiņi kaut kādi. Ja jūs jūtat, ka stūri griežot tā kā jums tā kā kaut kas nāk, arī pagriežat stūri, uzliekat roku uz atspers, un jūs jutīsiet uzreiz, kad atbalsta gultnīca ir beigta. Un tad arī jūs to visu augšā noņemiet atspērīti, nomainat atbalsta gultnīti, un viss būs kārtībā. Pacelšu augšā, vēl jums visu izrādīšu no apakšas. Esam pacēluši mašīnīti augšā, parādīšu jums no apakšas, kā jau es jums stāstīju, šitais te it kā aizsargs, it kā tas, kā viņu īsti nosaukt vai ne. Nezinu, ir jau tāds pa pusē mums sadīrāts, bet pa lielam nost es viņu neskrūvēšu, es tāpat jums visu varu parādīt šitai no apakšas. Redz, kur jau viņam stāv smuks, liels degvielas filtriņš vai ne, dēļ kā arī mūsu sprausliņas 2.8 CRD vairs tā nebojājās. Tepat arī varam redzēt stūres sūknīti, kurš arī, teikšu, kā ir šrotiņājis pa savu pieredzi, laikam vienu tikai esmu pārdevis, nevienam viņš īpaši nav vajadzīgs. Ātruma karbiņa mums ne ar ko neatšķirās no 3 vai 3.8 benzīna vai ne. Ir, viņa varētu teikt, identiska, tāpat kā iepriekšējam modelītim. Gribu pievērst
Uzmanību, redz, kur augšā stāv vadības bloks. Redziet, te jau viņam viss štepselīts ir notīts. To jūs vienmēr, ja jums ir tā mašīnīte, kādreiz tiekot uz bedru, izņemiet ārā dubļu sargu, izskrūvējiet to kompjuteriņu, lieki apstrādājiet tas ar silikoniņu, lai tur netiek liekas mitrums, jo ir bijušas problēmas, ka tā kompjutera neslēdzās kārbiņa, un viņš ir, protams, maināms, dabonams, bet tāpat lieku simtnieciņu jūs varat iekonomēt, ja jau jūs iepriekš pasargātasieties par to, un viņu smuki visu sagatavosieties tā, lai tur netiek klāts sāls un dubļi. Rekur, te ir kaut kāds kā eļļas mitrumiņš, bet pilnīgi tam tas būs jebkuram dīzelītim, ka jūs teiksiet, bet pili pat neviena nekarājās. Es pat teiktu, ka tas ir ļoti normāli. Ja viņš būtu nomazgāts, tur nekur vispār nevarētu piesīties, vai ne? Mašīnīte kā nekā nav jauna. Eļļas filtriņš, redz, kur jums atrodas, kur operators paņems no šejienes to, jūs ar pats varat nomainīt eļļiņu, vai ne? Un nekādas problēmiņas nav. Stūres iekārta ir sausa, galvenais, lai pa galiem netek ārā, ja viņam kāda luftīte ir, tad ziniet, ka luftīte būs gandrīz visiem Voyagerīšiem, vai ne? Var pat mēģināt viņu drusciņu pievilkt, bet tas neko īpaši nemainīs. Tāpat vienmēr apstieties, lai būtu uz pusesiņu putekļu gumijas veselas, un kur var redzēt, ka oriģinālie stūris pirksti mopāri stāv virsū, tīm oriģinālie arvienmēr iet daudz ilgāk. Parasti, kad nomaina uz kaut kādiem ķīniešu vai ne zaldātiņi, to jūs rēķināt, kad reizi gadā jums tāpatās viņi iziet no ierindas, turpat uz oriģināliem nevajag ļoti saspringt. Pie mums pieejamie zaldātiņi gadu viņi iet, un ar to vajag rēķināties. Viņi nav dārgi, tāpat 10 latu robežās, stabili. Daudzreiz liela skaņa ir ritošā daļā. Visi domā, ka tur hadenes nav, vai ne? Vislielāko daļu arī skaņu dotie zaldātiņi un šitās stabilizātora bukses, kad viņas ir izdilušas, liekas, kā tas stabilizators var būt. Citi mēģina likt siks no apakšā, protams, ka tas palīdz, bet ja viņi ir cieti, viņi tāpatās ātri izdaudzīs un skaņa atkal radīsies. Buksītes nav tik dārgas, lai viņas nenomainītu. Protams, ka paņemat arī kārbojas puses un pamēģinat uz augšu uz leju, lai nebūtu reduktorā nekādas luftas vai ne. Pašā pusesītī, ka viņa staigā bišķiņu sāniem, tas viņai jābūt, bet visvairākais granātas, lai nestaigātu pašā reduktorā, jo tad var mainīt putekļu sargus, kā krieviski teikt, kārbas saļņikus, vai ne, bet tāpatās eļļiņa tecēs un kārbiņai būs čau, vai ne, uz to jūs pievērsiet uzmanību. Iesim tālāk pa apakšu. Viņiem stāv liels katalizators priekš atgāzēm. Šeit ir rezerves ritens, izskatās, kā viņi var dabūt ārā, bet īstenībā viņam viss tas komplekts, viņš dodās līdz, izvilkt viņi ir ļoti elementāri, nekāda problēma tas nesastāda. Oriģinālie mopāri, slieksnīši, mašīni, redziet, no Zviedrijas, tāpat tur ziemas, bet no rūsas nekādas viņai nav. Viss izskatās smuki. Bāka. Resnie amortizatori, kas ir ļoti labi Voyagerīšiem. Un viņi iet ļoti ilgstoši. Mēdz gadīties, ka izsitās bukses, bet pie mums viņas ir pieejamas un var nopirkt atsevišķi un nomainīt. Arī, ja ilgāk brauc, šitās lielās atspēru bukses arī šeit tad iziet no ierindas, vai ne? Bet arī viss ir dabonams un nomaināms, bet tas ir vienkārši mūsu labie ceļi. Tur neko citu nevar piebilst. Es domāju, tādā kā Zviedrijā, Vācijā, tur var braukt mūžīgi, viņas nekad nebūtu jāmaina. Pēc kā viņam izpūtēs interesanti iet, tikai dēļ tā, ka viņam ir Stone Go sēdekļa grīdā, un šitās ir kastes, kur ielaist sēdekļus iekšā. Atsperītes arī viņam viena lāganāk, bet, ja resnie amortizatori, jūs tur tāpatās varat krāmēt iekšā, cik vien gribat. Protams, nepārspēlēsim 2 tonnas, tur nevajadzētu krāmēt. Un nekas viņam nenotiek. Viss ir pa smuku. Te paši redzēt. Apakšā nekā sarežģīta nav, tādas kā tilta bukses, vai ne?
Mēs nekad vispār nesam mainījuši. Vēl šitien galā nāk plaukta bukses, vai ne? Viņas te tā nemaz nevar redzēt, kad viņas maina, jebkurā gadījumā jāņem šitais bleķis nost, un tad pie viņām tiek klāt. Viņas var nomainīt. Tāpat tās ir normāls novilcējs bukšu, sjomniks krīviski sakot, vai nevar, neņemot plauktu nost, viņas nomainīt. Tāpat tās nāk kreisā, labā, vai ne? Bet bēdu gadījumā arī labo var uzdegt kreisajā pusē, nekas ļauns daļ tā nenotiks. Jo tāpēc, kad pats TC motors, kad vienu brīdi viņiem tik kreisās bija, viņi teica, liekat labā pusē, nekas jums ar to nemainīsies. Tā viņš ir tā dzīvība ir, tur gan viena risīte tikai atšķirās. Un vairāk tas nav tā kā kaut kādiem Audi vai Fordiem, kur ir 5 ričagi tādi un tādi un tādi. Šeit viss ir pa vienkāršo. Protams, vienīgais alumīnija cafa ir gadījumā kādreiz viņai arī mēs gadīties, kad neakurāti ņemot šarnieru ārā viņas saplīst. Bet tāda, es domāju, tagad arī nav nekāds deficīts, nopirkt var jebkurā gadījumā. Vienmēr apstieties, lai pusasī šitie ABS zobiņi būtu tīri iztīrīti. Kādreiz te jau viņi tādi izskatās diezgan vajadzētu patīrīt, lai lieku reizi neiedegās ABS lampiņa. Un šarnieru apakšējo stūres lodbalstu arī var nomainīt, neņemot nost ričagu. Galvenais, lai būtu pareizie instrumenti. Un, ja ir labs lodbalsts, viņš arī ļoti, ļoti ilgi, un tas maināms nav. Bremžu kluči. Bremžu kluči šitiem Chryslerīšiem atšķirās Eiropas un amerikāņu, vai ne? Tāpēc vienmēr prasiet, sakiet, mašīnīt ir CRD, dīzelīts, Eiropas variants, amerikāņi nemaz nemēdz būt, un lai jums iedod pareizos bremžu klučus, un tie arī kādreiz bija pieejami oriģinālie šausmīgā cenā, bet tagad ir analogi dabūnami gandrīz arī 10 latu robežās. Skatieties paši, cik jums maciņš atļauj. Ja par ļoti sliktus uzliksiet, tad viņi čīkstēs, jums tas arkritīs uz nerviem vai ne aizmugurē. Arī viņš neko neatšķirās, varētu teikt, ka viss ir gandrīz vienāds kā 96. gadam, vai ne? Bremzes, visas rokas bremzes iekšā nāk maziņš barabāns, mazas rokas bremzītes. Katru reizi es jums ieteiktu, nevis katru reizi, bet vismaz kādreiz, kad jūs kalniņā atstājat, lai no draiva nebūtu sitiens, nospiežiet labāk rokas bremzi, jo viņai vajag kustēties. Ja viņa neaiztiks, viņa iedās un apskatīt, tad pēc tam, kad noraust, tad viņa nenāk atpakaļ un atkal lieka jaukšana, liekas problēmas. Labāk vienmēr kaut kādīgi mēģināt. Atcerieties, ka reizē gadā vismaz kāds 20 reizes jums viņa ir jāizmanto, lai viņa neiedās un viss būtu pa smuku. Ko es vēl varētu piebilst pie šitās mašīnītes? Mašīna kā mašīna priekš 6. gada varbūt varētu izskatīties bišķi labāka, bet ir redzētas arī daudz sliktākas. Tā kā es domāju arī cilvēciņš šito mašīnu pabrauks un nekādu problēmu viņam neredzēšu. Nolaidīšu lejā, varbūt vēl kaut kādu piepildīt, kur parādīšu jums, kur ir šitien tāds devējs dot, kas jums rāda kompjuterā, cik ir ārā temperatūra. Tad jūs vienmēr zinat, jums karsti, augsti vai kā. Pagaidām es domāju, ka papakšā arī es esmu visu izstāstīšu. Palaidīšu viņu uz leju, varbūt vēl kāda ideja ienāk prātā, ko jums labi varētu patikt. Vēl drusciņi piebildīšu par elektrobīdāmām durvīm. Īstenībā tas ir labs process, viņš ir ilgs un nekad nebojājās, bet šitām durvīm es esmu ieraudzījis defektiņu. Man ir aizdedz ieslēgt, tāpēc neiet. Viņa līdz pusē aizverās un tālāk neiet. Jūs varat noteikti pats pārbaudīt, kur apakša nāk viņam ķēde, vai ne? Un apstīties, vai tajā ķēdītē var redzēt gar maliņu, citreiz ir izlīdis tāds kā kaut kāds vada galiņš. Tad viņi ir vienkārši atvienojami un smuki salabojami, vai ne? To jūs varat apstīties pirmām kārtām paši, vai ne? Un ja tur ir viss kārtībā, tad jebkurā gadījumā jūs varat pazvanīt uz Voyager klubu, es jums iedošu labu elektriķa numuriņu, kurš viņas jums savedīs kārtībā. Tas apmēram
nebūs dārgi no 15 līdz 30 latu robežās, vai ne? Jo, nav nekas mūžīgs, viss agri vai vēl kādreiz izbeidzās, vai ne? Bet, katrā ziņā modelīts ir uztaisīts stiprs un labs un var gan jumta bagāžnieku uzlikt un visu. Protams, ka tādu modelīti iegādājoties obligāti ir jāuzliek Voyager kluba rāmīši, jānomaina zviedru numuri pret latviešu numuriem, kaut vai uz zviedra numuriem fotoradariem braukt ir drusciņi labāk. Bet atkal tas nav ilgs variants, kas var zviedru numuriem var pabraukt. Un iestāties Voyager klubiņā, uzlikt, protams, kādu smuku spoilerīti savai mašīnītei, astīti aizmugurē, logu maliņas. Visu jūs to varat iegādāties pie mums, vai arī pazvanīt, mēs jums ieteiksim, kur un ko labāk un kā izdarīt. Un smuki braukt ar Voyager klubiņu, kārtējā izbraukumā, vai līgot, vai uz Lietuvu, vai uz Igauniju, kur vien klubs dodās, tur visur arī būsiet gaidīti jūs. Milzīgs jums paldies par uzmanību. Lai jums labi ripojas ar Voyager.